Es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Valters Kesners un atrodos Kājnieku skolā Alūksnē. Un es esmu Valsts aizsardzības dienesta karavīrs Artūrs Beldovs. Piesakoties Valsts aizsardzības dienestam, es biju domājis, ka būs daudz striktāk, būs daudz lielāka disciplīna, būs lielāka mentālā slodze. Bet tagad pēc 3 pavadītajiem mēnešiem šeit es varu teikt, tā mentālā slodze nav tik nepanesama. Ka fiziskā slodze arī tev ļauj nebūt tam labākajam. Tev ir laiks pielāgoties visam šim režīmam. Bija laiks pierast, es teikšu tā. Nav arī tā saucamā ģedaušķina. Nekas nav īsti palicis no tās padomju armijas, ar ko visus biedēja, ka visus, tā teikt, ņem priekšā par neko. Ir labāk nekā es biju gaidījis. Pat ir viena lieta, kas man pavisam pārsteidz, ir cik labi baro. Viena lieta, ko es negaidīju, ir, ka es palikšu bišķi smagāks par pamata apmācības laiku. Ņemot vērā, cik mums daudz fiziskās aktivitātes bija ar visu skriešanu, visu pārējo. Tur baro tiešām fantastiski. Arī pat mežā, kad mēs aizbraucam, mums, pusturu vispār nevar sūdzēties. Ir tiešām labi. Tā bija tā galvenā lieta, kas man pārsteidz. Bet jā, kopumā ir ļoti forši. Tāds izaicinājums bija, pirmo reizi doties uz kaujas šaušanu. Tas tāds liels solis, tāda kārtīga armija liekas uzreiz, ka tu esi atbraucis, ka tu dod arī šaut ar to ieroci, kas skaitās tavējais. Tas tāds gan mentālā barjera jāpārkāp, ka tev māc arī šeit darīt to, kas jādara. Ka to arī esi atnācis darīt. Man bija tādi 2 grūtākie momenti. Viens bija pie pamata apmācības sākuma mums bija tā saucamā kolda apmācība. Kolda apmācības ietveros mums mācīja, kā pareizi ģērbties diezgan ekstremālos laikapstākļos. Bet, lai tos laikapstākļus padarītu ekstremālākus, mūsu sākumā, ņemiet vērā, ka tas bija februārs, februāra vidus, viss bija sniegā, viss aizsals. Tad, lai tos laikapstākļus padarītu ekstremālākus, mūsu sākumā izdzina cauri grāvim, kur ūdens bija aptuveni līdz viduklim. Bija diezgan augsti. Arī pēc tam tā visa sildīšanās, es diezgan kārtīgi atsalu. No fiziskajiem pārbaudījumiem tas, es teiktu, ka man bija tāds viens no grūtākajiem. Ja es varētu papildināt? Jā, droši. Tur jau, tas sliktākais nav tas, ka tu esi tajā grāvī. Sliktākais ir tad, kad tu pārģērbies siltajās drēbēs. Un tad tev atkal jāpārģērbjas apakaļ slapjajās drēbēs. Tas ir tas arī tas. Jā, trakākais īstenībā nebija pats grāvis, jo es nezinu, ka jūs iekāpjat ūdenī, sākumā ir silti, bet tad, kad jūs izkāpjat, tad ir augsti. Tad augsti palika diezgan ātri. Bet, tas bija mentāli, fiziski tas bija visgrūtākais. Un mentāli man visgrūtākais moments, es teiktu, ka bija 10 dienu meža ietveros. Attiecīgi, pamata apmācības beigās mums bija 10 dienu mežs. Un 10 dienu meža ietvaros mums bija nakts orientēšanās. Un tad bija viena tā diena, kad mēs aptuveni pusnakti ejam pa mežu, un tur bija šausmīgi aizaudzis. Viss tā, ka knapi vispār tiek uz priekšu, tālāk pa pusmetru neredzi. Man visa seja pilna ar skujām, iet mutē, visur sejā skrāpē seju. Bet man tiešām, visu, ko man gribēs darīt, ir iet gulēt. Es negribēju pa to mežu malīties. Es biju tiešām, man viss besīja. Man nekas nepatika tajā brīdī. Un tad es tiešām domāju, kāpēc es atnācu. Bet, kā es saku, beidzām orientēties, un tad jau atkal dzīve bija skaista. Labas atmiņas. Jā, labas atmiņas. Katru rītu tu pats pamosties, tu sev disciplinē, ka tev ir jāiet ārā. Tu nevar būt tas viens, kas neiet, jo tas tā vienkārši nestrādā. Tev katru rītu arī jāskārto savas mantas. Un ja tu redz, ka kādam citam nav sakārtots, tu arī viņam sakārto mantas. Un tu nepresi, vai viņam vajag palīdzību vai nē. Jūs strādājat kā viens vesels. Un kā vispār tiek uzturēta disciplīna, arī tur var pieminēt to, ka te nav neviens individuāls persona. Te ir viens vesels. Ja viens kaut ko izdara nepareizi, tad visi cieši. Un ar to ir vienkārši jāsamierinās. Un tāpēc mēs visi domājam nevis kā viens, bet kā viens vesels. Tieši uzsvers ir uz to, ka viss ir jādara komandā, jo, teiksim, kaujas laukā arī, kā lai saka, ja viens sataisa kāsi, tad visiem var sanākt nepatikšanas, jo tāpēc visiem ir jābūt, kā lai saka, vienā līmenī.
un visiem ir jāpalīdz to līmeni uzturēt. Un, šeit tas notiek ar dažādām kreatīvām metodēm un nevis sodiem, bet motivējušiem vingrinājumiem, lai visu darītu pareizi. Tad tīri ieskatam, ja gultiņas nav pareizi saklātas, tad var dzirdēt tādu komandu ar 2 palagiem stāties. Un tad visa nodaļa, vai dažos gadījumos arī viss vats, kas ir aptuveni 50 cilvēki, paņem no savām tikko saklātajām gultām abus palagus un sākam klāt vēlreiz. Un tad tā mēs darām, līdz mēs mākam saklāt gultiņas. Tad tas grūtākais nav tas, ka vienkārši jāpārklāj, atkal jādara, bet tas, ka tā jau laika maz no rītiem ir dots. Tu jau tā 10 minūtes ieliec savā gultiņā, lai viņi perfekti izstīdos. Tad atkal tev ir jāizjauc un atkal 10 minūtes dārgā laika tev aiziet viņu saklāt. Un ar to jāsamierinās. Jā, bet kā es saku, pēc tam, ka jau vairāk mēneši nodēnēts, tad jau pie tā ir pierast, vienkārši pieņem, ka jebkuru dienu tā var būt, ka kāds iespējams varbūt ne tu, bet kāds cits nebūs pareizi gultu saklājis, un tad jau būs visiem jāpārklāj. Es vēl neesmu līdz galam izlēmis, bet kā mēs zinām, ir tikai 3 mēneši pagājuši un vēl 8 priekšā, lielākā daļa vēl priekšā. Bet šobrīd es svārstos starp domu doties kaut kur studēt, kaut ko apgūt, augstāko izglītību, vai arī tiešām turpināt, būt speciālo uzdevumu vienībā, piemēram, SUV, bet par to es arī vēl svārstos. Ir vēl laiks izdomāt. Man ir tā, ka es domāju nepalikt profesionālā dienestā, bet pēc valsts aizsardzības dienesta absolvēšanas palikt zemesardzē un ieguldīt tur savu ar tevu valsts aizsardzībā.